Misters Fogs kādu laiku domāja. Es atradīšu paspartū, dzīvu vai mirušu, viņš beidzot teica. Viņam nebija viegli pieņemt tādu lēmumu, bet viņš gribēja izglābt paspartū. Fiks gribēja doties viņam līdzi, bet Phileas Fogs lūdza viņu palikt kopā ar Audu. Policists negribīgi piekrita. Viņš skatījās misteram Fogam pakaļ ar drūmu skatienu. Viņš baidījās, ka zaglis varētu izslīdēt viņam no rokām. Kopā ar Fogu meklēt pazudušos pasažierus devās arī 30 karavīri no Kērnas garnizona. Tuvojās vakars. Sniegputenis kļuva arvien spēcīgāks, un tad no austrumu puses atskanēja gari, skaļi signāli. Kaut kas liels pa sliedēm lēni tuvojās stacijai. Sniega tik stipri, ka neko nevarēja skaidri saskatīt. Visi no bailēm sastinga. Bet drīz viss noskaidrojās. Tā bija lokomotīve, ko atkabināja paspartū. Kad lokomotīves kurtuvē nodzisa uguns, lokomotīva pēc dažām jūdzēm apstājās. Mašīnists un kurinātājs atguva samaņu. Sākumā viņi nesaprata, kas noticis un kur palikuši vagoni. Tad viņi nolēma braukt atpakaļ un sameklēt vagonus. Tā viņi atgriezās Kērnas stacijā.